Badošanās attīra ķermeni, sakārto prātu un trenē gribas spēku. Badošanās ir minēta pilnīgi visās reliģijās. Tā ir rituālu sastāvdaļa. Par autofāgijas atklāšanu ir piešķirta Nobela prēmija. Ko nozīmē autofāgija? Tā ir badošanās izraisīta ķermeņa paša attīrīšanās. Iedala intervālās badošanās, īstermiņa, ilgtermiņa. Un vēl gavēnis nodara sakārtot prātu, savas domas. Grāmatā The Fasting Path skaidro, ka gavēni var izmantot, lai sakārtotu savas domas un rastu atbildes uz sen neatbildētiem jautājumiem vai jautājumos, kuros nevari atrast pareizo izēju vai izdarīt izvēli. Gavēni mēs piemeklējam katrs sev pēc savas konstitūcijas, pēc savas veselības vajadzībām. Gavēnis trenē mūsu gribas spēku, mūsu izlēmību, mūsu spēju stāties pretī kārdinājumiem. Tas ir ļoti vērtīgs instruments, ko mēs varam izmantot savas dzīves sakārtošanā.